Katrā braucienā uz Briseli vajadzētu mācīties no Eiropas Savienības valstīm, kas ir gudras un bagātas, kā viņas nodarbojas ar ekonomisko patriotismu vai ekonomisko protekcionismu. Un katrā no šīm valstīm ir izcili piemēri. Un šos piemērus vajadzētu vest uz Latviju. Un nav arī tā, ka šobrīd mūsu likumdošana neļautu dot priekšroku Latvijas ekoloģiskiem produktiem, ja iet runa, teiksim, par bērnu dārzu vai skolu apgādi. Mēs vienkārši esam vai nu par stulbu vai par zaglīgu, jo mēs vienmēr ierakstam tikai vienu principu vislētāko. Tātad priekšroka vislētākajai, mūsu bērniem vislētāko. Bet īstenībā likums jau šobrīd ļauj izvēli, tātad saimnieciski izdevīgāko, un ir absolūti skaidrs, ka saimnieciski izdevīgāk ir barot bērnus ar ekoloģiskiem produktiem, kas ir svaigi atvesti no neliela attāluma un kas nav bijuši atradušies ceļā, kas nav bijuši apstrādāti ar lielo ķīmiju, lai viņi saglabātos. Un Rīgā ir 152 bērnu dārzi, pirmsskolas vecuma bērnu mācību iestādes, un katru gadu tiek rīkoti konkursi par šo bērnu ēdināšanu, un jāiekļaujās ir ar produktu izmaksām vienā latā 40. Ja ir rīkoti konkursi, acīm redzot, uzvar kāds, kas piedāvāja arī par latu 30, par latu 29, kur paliek starpība, es nezinu. Bet to būtu interesanti noskaidrot. Bet ir Rīgā bērndārzs Spriedīte, kur var pabarot arī pa latu 40 bērnus 3 reizes dienā ar Latvijas zemnieku ekoloģiskiem produktiem. Vajag tikai gribēt.